2023. gada 4. oktobrī niršanas leģenda Bretts Hemphils mēģināja pārspēt niršanas dziļuma rekordu Phantom Springs avotos, kad kaut kas šausmīgi noiet greizi. Šis ir viņa stāsts. Sākot ar akvalanga balonu, niršanas masku un visu aprīkojumu, kas viņam nepieciešams, lai izdzīvotu, nirējs peld pie draudīgas alas ieejas. Ar tumsu visapkārt. Viņš redz tikai to, ko izgaismo viņa galvas lukturis. Gaisma izgaismo zīmi pie alas. Tā attēlo draudīgu drūmo pļāvēju ar brīdinājumu, kas vēsta, šajā alā nav nekā, par ko būtu vērts mirt. Tomēr nirēja zinkāre tomēr ņem virsroku, un viņš turpina virzīties dziļāk labirintu alu sistēmā. Viņam ir jāzina, kas atrodas otrā pusē, pat ja tas nozīmē izspraukties cauri klaustrofobiju izraisošām šaurām spraugām un riskēt tikt iesprostotam tur lejā uz pēdējām savas dzīves stundām. Iekšā ir mulsinošs šauru telpu labirints, kur gandrīz nav vietas, lai apgrieztos. Bet nirējs ir pamanījis gaismu tuneļa galā. Viņam izdevās. Ko zina brīdinājuma zīme? Viņš ar sajūsmu virzās uz priekšu. Bet plaisa pēkšņi sašaurinās, iespiezot viņu starp šaurajām alas sienām. Cik ļoti viņš arī nemēģinātu izspiesties uz priekšu, viņš nevar tikt nekur. Ceļš atpakaļ vairs nav iespējams. Un arī ceļš uz priekšu nešķiet iespējams. Sāk parādīties panika, un sienas sāka brīz savilkties, saspiezot viņu, it kā okeāna dievi būtu sadusmoti par viņa pārkāpumu. Vai tiešām viņš tā mirs? Cenšoties atbrīvoties, 200 pēdu dziļumā zem zemes, bez nevienas dvēseles redzeslokā. Viņš nikni raustās, bet atceras, ko viņam teica alas niršanas instruktors. Jo vairāk tu paniko, jo vairāk skābekļu tu patērē, jo lielāka iespēja, ka tu mirsi. Viņš nomierinās un dziļi ieelpo saspiestu gaisu, īpaši izveidotu no slāpekļa, skābekļa un citām gāzēm niecīgos daudzumos. Spriedzi un bailes, kas sacietināja viņa ķermeni, norimst. Pēkšņi viņa akvalanga balons pārvietojas un nirējs strauji metas uz priekšu. Atvieglot izelpodams, viņš peld uz priekšā esošo alas izeju. Viņš atbrīvojās. Šoreiz, vai viņam nākamreiz paveiksies tikpat ļoti? Šī ir traka alu niršanas pasaule. Tur lejā nav nekā, un tomēr dziļo alu nirējiem ir vēlme izpētīt vietas, kur neviens cilvēks vēl nav bijis. Viņi riskē ar savām dzīvībām tikai tāpēc, lai dokumentētu, kur šīs sistēmas ved. Šī bija alu nirēja Bretta Bartlija Hemphila kaislība. Un kā jūs uzzināsiet, tas novest pie viņa traģiskā gala. Viņa dzīves laikā Bretts pārspēja niršanas rekordus un pat izstrādāja jaunu sānu stiprinājumu niršanas sistēmu. Papildus tam, viņš vēlējās parādīt pasaulē skaistumu un dzīvību zem mūsu kājām, kas ir jāsaglabā. Turpiniet skatīties, kamēr mēs atklājam traģiskos pēdējos Bretta dzīves mirkļus. Bretts piedzima 1967. gadā Cocoa Beachā, Floridā. Pirms 12 gadu vecuma Bretts bija pārcēlies 5 reizes, tostarp 1 reizi arī uz Japānu. Jaunu vidi iepazīt jau agrā vecumā deva Brettam vēlmi izzināt un atklāt apkārtējo dabu. Viņa nebeidzamā zinkāra aizveda Brettu uz vietām, kur bija bijuši tikai daži citi. Bērnībā viņš kāpa katrā kalnā, kur vien varēja, meklēja katras upes iztekas vietu un nekad nepārstāja izzināt pasauli sev apkārt. Vienkārši nebija pietiekami, lai apmierinātu viņa dedzīgo zinkāri. Protams, viņš savos agrīnajos gados izpētīja apkārtni kājām, bet 14 gadu vecumā viņš devās ceļojumā uz ausu sistēmu. Tas pavēra viņam pasauli zem mūsu kājām. Tā bija jauniešu ekskursija sausā alā. Un Bretts uzreiz tika apburts ar sarežģīto alu sistēmu viņa priekšā. Šajā ceļojumā notika kas tāds, kas uz visiem laikiem izmainīja Bretta dzīves gaitu. Kamēr pārējie ekskursijas dalībnieki gulēja, Bretts un 2 audzinātāji devās dziļāk izpētīt alu sistēmu. Viņi atklāja daļu, kas nekad iepriekš nebija atrasta. Kā jūs varat iedomāties, šīs atklājums palika Brettam atmiņā. Piedzīvojumu meklētājiem nekas nelīdzinājās sajūsmai, ko deva apziņa, ka viņš ir pirmais cilvēks jaunā vietā. Divesoft intervijā 2021. gadā Bretts paziņoja: Man vienmēr patika izzināt. Es nekad nebiju tas bērns, kuram pietika ar televīzijas skatīšanos. Ja es braucu ar velosipēdu, es lecu pāri strautām. Zini, Jebko. Pirms pārcelšanās atpakaļ uz Floridu, Bretts pavadīja vairākus gadus Mičiganā, kur viņš absolvēja Howells vidusskolu 1986. gadā. Bretts bija kaislīgi apsēsts ar jaunu zemūdens labirintu atklāšanu. Viņš zināja, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir iegūt akvalanga niršanas certifikātu, jo tas pavērt iespējas neiedomājamai alu izpētēji.
Tas bija viņa ceļojuma sākums, lai kļūtu par pieredzējušu alu nirēju. Viņš pat izveidoja jaunu sānu stiprinājumu sistēmu. Brets saprata, ka mazas alu sistēmas bieži noved pie lielākām alām ar neskaitāmiem atklājumiem tajās. Vienīgā problēma bija apgrūtinošie muguras un sānu stiprinājumi akvalanga baloniem, tāpēc viņš izveidoja Armadillo, unikālu sānu stiprinājumu sistēmu, kas ļautu nirējiem izspraukties cauri šaurām spraugām ar mazāk bailēm iestrēgt. Runājot par savu izgudrojumu, Brets teica, atkāpjoties no ejām, kas ir pārāk šauras, lai tajās abriestos, mana cilindru aizmuguru paceltos augšā, atsistos pret griestiem un iesprostot man. Tā vietā, lai atteiktos no iespējamās izpētes šāda veida alu vidēs, es nolēmu veikt dizaina pielāgojumus savam sānu stiprinājumu aprīkojumam, saīsinot aizmugurējo savienojumu punktu un izveidojot stiprinājumu punktu zemāk par savu vidukli. Nav iespējams pateikt, cik daudzu alu nirēju dzīvības Brets ir izglābis ar savu pielāgoto sānu stiprinājumu sistēmu. Alu niršana nav kaut kas tāds, kurā tu vari vienkārši iesaistīties. Ir garš saraksts ar cilvēkiem, kur ir gājuši bojā biedējošajos zemūdens alu dziļumos, un tajā ietilpst arī pieredzējuši eksperti, piemēram, Brets, kā arī amatieru nirēji, kuri dzenājās pēc aizraujošām izjūtām, kam nebija gatavi. Saskaņā ar International Journal of Aquatic Research and Education vidēji 10 alu nirēji katru gadu mirst, izpētot zemūdens alu dziļumus. Šajā pašā pētījumā tika ziņots par 368 nāves gadījumiem no 1969. līdz 2007. gadam. Visbiežākais iemesls bija gaisa izsīkšana. Tas nozīmē, ka daudzi no šiem nirējiem neievēroja būtisku noteikumu. Šis ir trešdaļu noteikums. Ala nirējiem ir jāplāno katra sava dziļā niriena daļa, ieskaitot, cik daudz skābekļa, slāpekļa un citu gāzu, kas viņiem būs nepieciešams balonos. Noteikums nosaka, ka 1/3 jūsu gaisa krājuma ir paredzēta ceļam uz iekšu, 1/3 ir paredzēta atpakaļ ceļam un 1/3 ir paredzēta ārkārtas gadījumiem. Nākamā biežākā kļūda bija nespēja izvilkt nepārtrauktu vadauklu, lai vienmēr varētu atrast ceļu atpakaļ. Vienkārši vadaukli ir atšķirības starp drošu atgriešanos mājās pie ģimenes vai pazušanu tumšā zemūdens alā. Šī ekstrēmā sporta veida briesmas nevar novērtēt par zemu, un nirējiem nav jāuztrauc tikai par bailēm tikt iesprostotiem bezgalīgā auss sistēmā. Kad nirējs dodas lejup dziļumos, spiediens palielinās ar katru dziļuma pēdu. Šis spiediena pieaugums liek slāpeklim gaisā, ko viņi elpo, nonākt viņa asinsritē. Kad viņi sāk pacelšanos un spiediens sāk samazināties, slāpeklis atgriežas gāzveida stāvoklī un sāk veidot burbuļus asinsritē. Tas ir tieši tik slikti, cik tas izklausās, un tas var izraisīt problēmas, sākot no vieglām locītavu sāpēm līdz smagiem neiroloģiskiem traucējumiem un sliktākajā gadījumā nāvi. Tas padara dekompresijas pieturs par dzīvību glābjošu nepieciešamību. Tad pastāv arī slāpekļa narkozes draudi. Tas notiek tikai tad, kad nirsti dziļāk par 100 pēdām. Precīzs iemesls nav zināms, bet tiek uzskatīts, ka slāpeklis ietekmē smadzeņu neirotransmiterus. Slāpekļa narkoze ietekmē katru cilvēku atšķirīgi, bet daži no simptomiem ir eiforija, traucēta spriestspēja, halucinācijas un samaņas zudums. Tas tevi nenogalinās, bet šāds dzērumam līdzīgs stāvoklis varētu likt tev noņemt slēgtā cikla elpošanas aparātu, pat neapzinoties, ko dari. Tā kā nirēji, piemēram, Brets Hemphils, bieži nirst dziļāk par 100 pēdām, viņi izmanto speciālu gāzu maisījumu, piemēram, Trimix vai Heliox, kuriem ir zemāks slāpekļa saturs. Cer, kad nirējs sāk nirt vēl dziļāk. Iespējamība ciest no augsta spiediena nervu sindroma sāk pieaugt. Cilvēka ķermenis var izturēt tikai noteiktu spiediena daudzumu. Tāpēc, kad tu pārsniedz 330 pēdu dziļumu, tu vari sākt izjust HPNS, augsta spiediena nervu sindroma, novājinošo ietekmi. Tas ietver muskuļu raustīšanos un trīcēšanu, slikta duša un vemšana un izmaiņas garīgajā stāvoklī, piemēram, halucinācijas un neskaidra redze. Tagad iedomājieties plānot niršanas ekspedīciju alā, ņemot vērā visus šos šķēršļus. Lai izvairītos no sliktākā scenārija, pieredzējuši tehniskie nirēji, piemēram, Brets Hemphils, izplānot katru savu niriena detaļu. Gāžu maisījumam tavā akvalanga balonā jābūt precīzam. Pat neliela procentuālā novirze var būt liktenīga kļūda, kas noved pie halucinācijām, kamēr tu spraucies cauri šaurām zemūdens alas spraugām. Tavam aprīkojumam jābūt nevainojamā stāvoklī, un tev jābūt alas niršanas certifikātam, ja vēlies atgriezties virspusē bez bojāgājušā izcelšanas komandas palīdzības. Un tieši tā Brets Hemphils rīkojās katru reizi, kad nira. Viņš ne tikai bija pieredzējis nirējs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, bet viņš arī dibināja Karst Underwater Research Team un bija tās prezidents savas nāves brīdī.
Viņa mērķis bija saglabāt un aizsargāt karstu ūdens nesējslāņus un to ūdens kvalitāti, veicot nepieciešamos zinātniskos pētījumus un dokumentējot zemūdens alas un ejas. Un šī pārliecība bija daļa no Breta aizrautības un iemesla, kāpēc viņš riskēja ar savu dzīvību. Viņš domāja, ka, ja cilvēki zinātu, no kurienes nāk viņu ūdens, viņi justos vairāk motivēti to aizsargāt. Brets teica: es jūtos tā, it kā man būtu atbildība ļaut arī citiem to redzēt, lai viņi tad varētu teikt: tu zini, iespējams, es to nekad nedarīšu, bet tas ir pārsteidzoši, un tas ir jāizsargā. Ir skaidrs, ka Bretam tas nebija tikai par aizraujošu piedzīvojumu meklēšanu. Pārvietošanās pa šīm pazemes ūdeņu sistēmām ir kā peldēšana cauri mātes zemes vēnām. Tas ir tā, it kā tu vari pieslēgties planētas dzīvības līnijai. Bretas darbs ne tikai iedvesmoja citus pieprasīt aizsargāt un saglabāt alas, kuras viņš kartēja un dokumentēja, bet viņš un viņa komanda šajā procesā arī uzstādīja vairākus rekordus, tostarp arī viņa pēdējā niršanā. 2008. gadā Brets un viņa Karst Underwater Research Team pārspēja ASV dziļākās zemūdens alas rekordu, sasniedzot 407 pēdu dziļumu. Tas notika alas sistēmā, kas pazīstama kā Weeki-Wachee avotu Floridā. Šī ekspedīcija noteica Weeki-Wachee avotus kā dziļāko, dabīgi izveidoto zemūdens avotu Amerikā. Pagāja 5 gadi, līdz Brets un Kur komanda pārspēja savu iepriekšējo rekordu – 407 pēdas. Šoreiz tas notika Phantom Springs, netikamajā alu sistēmā Teksasā, kas galu galā prasīja viņu dzīvību. Viņi sasniedza iespaidīgu dziļumu – 465 pēdas, 8000 pēdu dziļi alā. Viņi varēja iet vēl tālāk, bet Magnus skūteris, ko izmantoja niršanas partneris Andrew Pitkins, implodēja, piespiežot viņus atgriezties. Tas noveda pie tā, ka lielā telpa, kurā viņi atradās, tika nosaukta par Magnus Hall. 2014. gada oktobrī Karsta komanda arī izveidoja vienu no dziļākajiem savienojumiem starp Weeki-Wachee avotiem un Twin Dees alu. KUR directors un Breda, tuvs draugs Andrew Pitkins teica, ka viņam bija enciklopēdiskas zināšanas par Floridas salām, kas nebija pieejams nekur citur. Tā nebija pierakstīta. Tas viss bija viņa galvā. Diemžēl. Liela daļa šo zināšanu tika zaudēta kopā ar viņu Phantom Springs ūdeņos. Breta pēdējā niršana sākās kā jebkura cita, ar rūpīgu plānošanu, aprīkojuma dubult un trīskāršu pārbaudi un pārliecinoties, ka komanda zina katru procedūras daļu. Kā profesionāļi, niršana nebūtu virzījusies uz priekšu, ja viss nebūtu ideālā kārtībā. Brets un viņa niršanas partneris Andijs Pitkins devās ceļā 4. oktobra 2023. gada 10:45 minūtēs. Viņi sāk savu nolaišanos kristāli dzidrajos Phantom Springs sistēmas ūdeņos. Kad tu ieraugi šīs alu sistēmas, tu vari sākt saprast, kāpēc alu nirēji riskē ar savām dzīvībām tikai, lai atklātu vēl vairāk. Phantom Springs sistēma sākas ar garu glaznainu eju, kur visapkārt ir skaisti balti ieži. Spiltā zilā ūdens gaisma mirdz uz alas sienām, kā zvaigznes skaidrās nakts debesīs. Visa šī ūdens plūsma nonāk pietekās un upēs, kas piegādā dzīvību dodošu saldūdeni visdažādākajām dzīvām būtnēm, tostarp arī cilvēkiem. Brets un Andijs devās cauri alas sistēmai, izvelkot vadvirvi, lai nejauši nepazaudētu ceļu. Peldāt cauri ledainiem ūdeņiem. Pāris dokumentēja katru vēl neizpētīto alas centimetru. Brets un Andijs bija sasnieguši 570 pēdas. Jauns alu niršanas dziļuma rekords ASV. Noslēdzošā niriena video ierakstā Brets ir redzams, kā viņš nostiprina vadvirvi alas krustojumā. Abi šķīrās un turpināja izpētīt dažādas alas daļas. Alās nirēji tiek brīdināti nenirt vienatnē, bet šie abi profesionāļi bija pārliecināti viens par otru spējām. Bet drīz pienāca laiks lēnām atgriezties un sākt pacelšanos ar regulārām dekompresijas pieturām, kā parasti. Andijs gaidīja, ka jebkurā brīdī caur ūdeni atgriezīsies Breta gaisma. Bet, laikam ritot bez jebkādām Breta pazīmēm, Andijs sāka uztraukties. Viņš paskatījās uz Berta virvu un gaidīja, ka tā būs saspringta un kustēsies, bet tā bija vienkārši ļengana. Un viņš joprojām skatījās lejup un neredzēja neko citu kā tikai tums. Tur nebija nekādu gaismu un nekādu burbuļu. Aptverot, ko tas varētu nozīmēt, viņu pārņēma īsts panikas brīdis, bet viņiem izdevās sev pārliecināt, ka Brets vienkārši ir tālāk aizmugurē nekā bija gaidīts. Kad viņš sasniedza nākamo dekompresijas pieturu un gaidīja, kad beigsies dekompresija, viņš pievērsa skatienu lejup, cerot ieraudzīt jebkādu dzīvības pazīmi. Viņš bija meklējis Bretu, cik vien spēja, bet samazinoties gāzes krājumiem, viņam nācās atgriezties virszemē un cerēt, ka arī Brets izkļuva ārā.
Kad viņš atgriezās Višzemē un saprata, ka viņa labs draugs un niešanas partneris Brets joprojām nav redzams, viņš saprata, ka kas bija nogājis briesmīgi greizi. Un vēlāk viņš teica, es sāku lēnām, gaidot, ka viņš mani kādā brīdī panāks, bet viņš tā arī mani nekad nepanāca. Meklēšanas komandas tika mobilizētas, lai atrastu Bretu, bet visi zināja, ka iespējas viņu atrast dzīvu bija gandrīz nekādas. Vairāk pieredzējuši nirēji pievienojās milzīgajiem meklēšanas centieniem, lai atgūtu Bretu. Breda un Endija uzstādītā dziļuma rekorda dēļ izcelšanas operācija bija vēl bīstamāka nekā parasti. Tika prasīts vairākiem nirējiem doties dziļāk nekā jebkad agrāk, lai atgūtu vienu no savējiem. Pagāja veselas 4 dienas nirstot cauri bīstamajiem alu labirintiem, līdz viņš tika atrasts. Viņa bezdzīvīgais ķermenis tika atrasts vēl dziļāk alas sistēmā nekā bija gaidīts. Viņa vēlme izpētīt aizved viņu tālāk nekā vajadzēja. Vieta, kas kādreiz bija skaistuma un dzīvības pilna, kļuva par ciešanu kāpu visiem, kas pazina un mīlēja Bretu. Bet kas notika ar šo pieredzējušo nirēju? Viņa bojājais brīdī Lubakas, Teksas. Tiesu medicīnas eksperta birojas plānoja veikt autopsiju, lai noskaidrotu viņa precīzo nāves cēloni. Pašlaik šīs autopsijas rezultātu un informācija nav publiskota. No daudzu citu prasmīgu nirēju traģiskajām nāvēm mēs zinām, ka visticamāk notika viena no 3 lietām. Bretam varēja rasties aprīkojuma bojājums vai arī nepareizs elpošanas gāzu maisījums izraisīja pārāk daudz slāpekļa viņa asinīs. Tomēr, tā kā Brets tika atrasts daudz dziļāk alā nekā tika gaidīts, šķiet ticams, ka viņš, pētot alu, atdalījās no vadlīnijas un nespēja atrast ceļu atpakaļ. 2021. gadā Brets tika citēts, sakot, es nedomāju par saviem bērniem un sievu, kad esmu 20,000 pēdu augstumā. Atpakaļ, alā. Tās nav lietas, par kurām tu gribi domāt. Breta pēdējos mirkļos visticamāk viss, par ko viņš spēja domāt, bija tie, kurus viņš mīlēja un loloja. Bretu godināja viņa ģimene, draugi un visa niršanas kopiena, kas bija pateicīga par viņa veikto darbu, lai padarītu viņa kopīgās kaislības drošākas, kā arī par daudzajiem ieguldījumiem, ko viņš sniedza kopienai. Nežēlīgā likteņa pavērsienā, ņemot vērā apstākļus, kad Brets tajā liktenīgajā dienā iznāca no ūdens. Viņš to izdarīja kā jaunais ASV zemūdens niršanas rekorda īpašnieks, pārspējot iepriekšējo rekordu par vairāk nekā 100 pēdām. Brets Hemphils aizgāja mūžībā 56 gadu vecumā. Iespējams, bija maz vieta, kur Brets būtu vēlējies atrasties savas nāves brīdī, bet tas nepadara viņa aiziešanu mazāk traģisku. Lai gan niršana alās ir saistīta ar zināmiem riskiem, kad viss ir rūpīgi saplānots, kā to darīja Brets un viņa komanda, iespējamība, ka kaut kas noies greizi, ir diezgan maza. Viņa negaidītā nāve satricināja viņa ģimeni un nirēja kopienu līdz pašiem pamatiem. Papildus viņa apņēmībai izglītot pasauli par skaisto, dzīvību uzturošajām alu sistēmām. Brets bija pazīstams kā draugs un izklaidētājs visiem. Viņam patika dalīties savā mīlestībā pret mūziku ar visiem apkārtējiem, un viņš bieži spēlēja coverversiju grupās vietējos koncertos un labdarības pasākumos. Viņu nemīlēja tikai par viņa izpētes centieniem. Visi viņu pazina pēc viņa patiesās līdzjūtības un cilvēcības. Ja viņš nebija dziļi pazemē pētot alas, viņi varēja atrast augstu virs zemes Tampa Bays apkārtnē, tīrot ēku logus savā pamatdarbā. Brets Bartlīs Hemphils vienmēr tiks atcerēts kā līdzjūtīgs cilvēks, iejūlību un vēlmi palīdzēt mainīt pasauli uz labu. Viņš atstāja milzīgu iespaidu uz niršanas kopienu, kā arī uz pētniekiem, zinātniekiem un dokumentālo filmu veidotājiem, kas strādāja kopā ar viņu. Garrets Hemphils, viens no Breta dēliem, teica, viņa stāsts nav par to, cik viss ir bīstami. Atzinība viņa vārdam parāda, cik daudz tur ir. Es negribu, lai cilvēki izmantotu šo kā attaisnojumu apstāties. Tam vajadzētu būt iemeslam turpināt. Liels paldies, ka skatījāties! Pastāstiet man komentāros, ko domājat, un tiksimies nākamajā reizē.